Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Šoreiz ar jums kopā būšu es, Toms, jo Sinti ir devusies komandējumā, un par to, kā viņai gāja, mēs apskatīsimies kādā no nākamajiem raidījumiem. Taču šajā raidījumā būs viss kā parasti. Sāksim ar ziņām, pēc tam arī aicināsim studijā viesi, būs stāsts un, protams, arī konkurss. No nākamā gada janvāra mēs noreiķināsimies citā valūtā, eiro valūtā. Lai šis process būtu pēc iespējas vienkāršāks, tiek izgatavot daudz un dažādi informatīvie materiāli. Tostarp netiek arī aizmirst par cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpēc ir pieejama bukleti braila rakstā, audio un video formātos, kā arī informācija pieejama vieglajā valodā. Ar šo visu jūs varat iepazīties mājaslapā www.eiro.lv, kā arī zvanot pa tālruni 8000 3000. 21. novembrī Latvijā un arī daudz kur citur pasaulē tiek atzīmēta izgulējuma diena. Izgulējumi ir nopietna problēma cilvēkiem, kas ilgstoši guļ vai atrodas riteņkrēslos. Pagājušā gadā ambulatori Latvijā ārstējušies 4000 cilvēku, savukārt stacionāri vairāk nekā 700. 21. novembrī tika atklāts arī izgulējuma konsultatīvais tālrunis, un tas ir 28 45 66 02. Atgādināšu arī to, ka 3. decembrī ir starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena, kuras ietvaros notiks dažādi pasākumi, par kuriem arī mēs jums pastāstīsim turpmākajos raidījumos. Jau iepriekšējos raidījumos esam stāstījuši par inkontinences līdzekļiem. Lai arī valsts un pašvaldības atbalsts ir pieejams šo līdzekļu iegādēji, papētot šo tēmu tuvāk, mums radās dažas neskaidrības. Kādas par to nākamajā sižetā? Inkontinence un urīna nesaturēšana. Jau iepriekšējos raidījumos esam stāstījuši par to, ka valsts un arī atsevišķas pašvaldības atbalsta inkontinences līdzekļu iegādi cilvēkiem, kuriem noteiktas konkrētas diagnozes. Urīna nesaturēšana, jeb inkontinence šodien ir liela sabiedrības problēma, īpaši novecojoties sabiedrībai un ņemot vērā to, ka sabiedrībā pieaug novecojošos vecāku cilvēku īpatsvars. Kā viens no biežākajām problēmām ir urīna nesaturēšanas grūtības, gan pēc operācijām, gan dažādu slimību dēļ. Inkontinences līdzekļi, jeb urīnu uzsūcošie līdzekļi ir iekļauti kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču sarakstā. Tiek kompensēti 3 izstrādājumi dienā līdz 90 izstrādājumiem mēnesī. Un šie līdzekļi tiek kompensēti tikai pie konkrētām diagnozēm. Jā, ārsts ir definējis inkontinenci, pie tam šis atbalsts ir paredzēts tikai vidēji smagiem un smagiem inkontinences gadījumiem, tad ārsts attiecīgi norādot diagnozes kodu, izraksta kompensējumu recepti, pacients dodas uz aptieku un aprečo šo recepti, un attiecīgi maksā 50%, tas ir no references cenas, attiecīgi drusku dārgāks ražotājs ir izrakstījis, tad arī starpība. Ir samērā liels skaits diagnožu, pie kurām tiek kompensēti urīnu uzsūcošie līdzekļi, un viņi var saņemt valsts atbalstu urīnu uzsūcošo līdzekļu iegādēji. Visas diagnozes var apkopot 6 grupās. Tās ir cerebrovaskulārās saslimšanas, piemēram, smadzeņu infarkts. Otrā grupa ir ļaundabīgi audzēji, kam seko neiroloģiskas saslimšanas, piemēram, parkinsonisms un multiplā skleroze. 4. grupa ir cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām. Un sarakstu noslēdz dažādas mugurkaulu traumas un arī intelektuālās attīstības traucējumi, kuru rezultātā cilvēkiem var tikt konstatēta inkontinence. Pašreizējā situācija, ka palīga līdzekļi tiek kompensēti pēc tā, kāda ir pacientam slimības diagnoze, īsti nebūtu korekti, jo piemēram, kundze gados, kurai ir onkoloģiska slimība un veida apstarošana, viņai kompensē šos līdzekļus. Savukārt kundze, kura varbūt ir kritusi un lauzus gūžas kakliņu, un viņai ir tieši šāda pati situācija ar urīna saturēšanu un dzīves kvalitāti, viņai netiek kompensēts. Tāpēc patiesībā, manuprāt, būtu jāvirzās pēc principa, ka kompensācija pienāktos tiem pacientiem, kam ir šis simptoms, ar ārsta rezolūciju, ka tas tiešām ir vajadzīgs, un citas iespējams ārstēšanas metodas mēs nevaram piedāvāt uz zināmu laiku. Tātad, lai arī darbojas kompensācijas mehānisms, ne visi cilvēkam ir nepieciešami inkontinences līdzekļi,
var tos saņemt, ja viņiem nav konstatēta neviena no sarakstā iekļautajām diagnozēm. Tādā gadījumā, ja tā inkontinence ir, tad kāpēc tomēr ārsts viņam nevarētu uzstādīt diagnozi inkontinence? Ja? Tā kā, ja viņi ir vieglā formā, tad tādā gadījumā, protams, diemžēl šobrīd atbalsts nav paredzēts. Ja? Tā kā es domāju, vienkārši jārunā ar ģimenes ārstu, ja viņam ir jāizvērtē situācija, un tā diagnoze ir vai nu viņas nav. Zvejnieka kunga teiktais visticamāk varētu problēmu atrisināt, ja vien inkontinence pati par sevi būtu iekļauta šo diagnožu sarakstā. Taču šobrīd tā ir tikai kā simptoms. Inkocentra viedoklis būtu tāds, ka inkontinencei kā tādai būtu jābūt iekļautai diagnožu sarakstā, jo ir arī daudz cilvēki, piemēram, veci cilvēki, gados veci cilvēki, invalīdi, kuriem nav šīs attiecīgās diagnozes, un viņiem ir liekta iespēja saņemt šo valsts atbalstu. Ideāls saraksts nekad nebūs ideāls, ideāli mēs nekad neradīsim, bet pamatā pamainīt šo filozofiju, ka vajadzētu risināt kompensāciju pēc principa, cik ir izteikti šī urīna nesaturēšana, kāda ir izpausme un kāds ir ārstēšanas iespējas. Nevis pēc tā, ka vienai daļai jā, otrai daļai nē, neizvērtējot tieši šo inkontinences smagumu, simptomu, izpausmes biežumu, jā, un arī attiecīgi to, cik ilgu laiku to vajag. Viena no grupām, kam tiek kompensēti inkontinences līdzekļi, ir cilvēki ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem. Kā izrādās, šiem cilvēkiem atbalsts pieejams tikai līdz 18 gadu vecumam. Īpaši smagi klājas tiem pacientiem, kuriem ir šie ierobežojumi, jo, kā es pirmīt minēju, šie pacienti ar dziļu un smagu garīgu atpalicību ir skaidrs, ja viņiem līdz 18 gadiem ir bijis vajadzība pēc šiem līdzekļiem, tad arī šie līdzekļi viņiem būs jālieto arī turpmāk. Un šajā gadījumā iznāk, ka šie pacienti ir atstāti bez jebkādas valsts palīdzības, tātad to cilvēku aprūpē, to radinieku aprūpē, kuriem rūp viņu liktenis. Inko centrs no atbildīgajām institūcijām saņēmis skaidrojumu, ka šobrīd nepietiek naudas, lai ierobežojumus atceltu. Taču tie būtu tikai aptuveni 60 cilvēkam šī palīdzība ievērojami atvieglot dzīvi, un valsts ekonomikā tas neprasītu milzu ieguldījumus. Ja mēs šodien uzskatām un sakām, ka krīze ir nosacīti beigusies, tad attiecīgi varbūt ir pienācis laiks, kad sabiedrība tiek uzklausīta un šiem mērķiem tiek novirzīts vairāk līdzekļu, jo galā mēs strādājam šajā valstī, maksājam arī nodokļus, tad mērķis jau ir viens, ka vecumdienās mēs gribētu saņemt pietiekošu kvalitatīvu veselības aprūpi, un nevis maksāt vienreiz nodokļus, un pēc tam vēl piemaksāt arī par visu veselības aprūpi, tādā brīdī, kad mēs esam palikuši pensijas vecumā un nevaram vairs šo te finansējumu nopelnīt. Lai uzzinātu vairāk informācijas par inkontinences līdzekļu kompensācijas kārtību un apjomu, aicinām zvanīt uz Inko centra tālruņa numuru 6788 9677. Šodien raidījumā uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes vadošo pētnieci, socioloģi Dagmāru Beitneri-Legālu. Labdien! Labdien! Patiesi prieks, ka varējāt ierasties, un ķeramies pie pirmā jautājuma. Kas jūsuprāt raksturo Latvijas sabiedrību šobrīd? Paldies par uzaicinājumu sarunāties par šo tēmu, un uz šo ļoti lielo un aptverošo jautājumu es gribētu teikt, ka mums kā sabiedrībai šodien ir ļoti svarīga lieta – preambulas apspriešana. Un es gribētu mudināt visus, kas dzird šo raidījumu, neatstāt šo jautājumu malā un pateikt, ka tas uz mums neatiecās. Es gribētu tomēr, lai šo jautājumu par preambulu mēs katrs paņem personiski, jo tas būtu ievads mūsu satversmei un atgādinājums mums visiem un mācāms bērniem skolā, kāpēc mums ir dota Latvijas valsts, lai mēs nenomaldītos par šo. Tad jūs, prāt, šis ir pats svarīgākais šobrīd, ko vajadzētu visai Latvijas sabiedrībai arī apskatīt, izvērtēt, runāt par to? Jā, es domāju, ka tā būtu laba dāvana Latvijai 95. viņas gaddienā un stiprināt arī mūsu valstisko apziņu, ka mēs piederam Latvijai un Latvija ir mūsu valsts. Tā kā mūsu raidījums bieži vien arī pieskarās tēmai par cilvēkiem ar invaliditāti, tad parunāsim arī par tiem,
Kādēļ Latvijā ir tā, ka cilvēki ar invaliditāti ir sociāli mazaizsargātā grupa? Tas atkal ir viens ļoti plašs jautājums. Un vienmēr faktiski atbildot uz viņu, cilvēki parasti no sociālām zinātnēm jums teiks, ka attieksme pret cilvēkiem ar speciālām vajadzībām ir viena ļoti būtiska indikācija par sabiedrības jutīgumu un attīstības pakāpi. Un vienmēr labklājības sabiedrības, tās, kuras ir sasnieguši noteikti labklājības līmeni, ir ļoti atsaucīgas un iejūtīgas pret visām sociālajām grupām, kurām ir speciālas vajadzības. Un es domāju, ka tā ir viena ļoti svarīga tāda indikācija par mums, kāda ir mūsu attieksme. Vai tas varētu balstīts būt arī uz kādu veidu stereotipiem? Jā. Jo mēs kā cilvēki, mēs vadāmies no stereotipiem mūsu dzīvē, un mēs nevaram no tā pilnībā kaut kādā veidā aizbēgt. Ja mēs arī vienu stereotipus atmaskojam, no viņiem ejam projām, rodās nākamie. Bet skatījumā par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, es domāju, ka tas nav stereotips. Drīzāk, ka tas ir kaut kāds skatījums par to, cik mēs kā cilvēki esam attīstīti. Jo mums, kā sabiedrībai, ir svarīgs katrs cilvēks. Lai kā viņš būtu vai piedzimis ar kaut kādu speciālu vajadzību vai mūžā iemantots. Man mamma no bērnības kliboja, viņai nepareizi salika kāju, tas vēl bija starpkara periods, un es ļoti labi zinu, kā jutās mana mamma, un man vienmēr gribējās viņu aizsargāt. Un es vienmēr esmu skatījusies uz šiem cilvēkiem, kā faktiski cilvēkiem, kas izraisa apbrīnu, jo mana mamma ir mans piemērs dzīvē, viņai nekad nebija kompleks par to, ka viņai ir viena, teiksim, kāja kliba. Viņa vienmēr bija spēka avots citiem. Un es gribētu teikt, ka mums vērīgāk jāpaskatās uz tiem cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības sabiedrībā, jo tie ir cilvēki ar tādu enerģijas lādiņu, ar jutīgumu par daudziem jautājumiem, kas nav dot cilvēkiem, kuriem varbūt nav šāda problēma. Bet varbūt tur varbūt ir tā, ka arī sabiedrības informētība par šo jautājumiem, par šiem cilvēkiem, vai tas arī varētu spēlēt lomu šajā visā? Es domāju, ka sabiedrība ir informēta pietiekami. Mums galvas ir piebāztas ar informāciju. Mēs esam pārsātināti. Es gribētu teikt vairāk, ka šeit nav trenēta emocionālā inteliģence un mūsu sirds muskuļi. Jo mūsu izglītībā ne tikai ir svarīga tā daļa, ko trenē mūsu prātu, racionālo daļu, kurā ir tā informācija, bet mums ir ļoti svarīga mūsu izglītībā sirds izglītība. Just un saprast, ka mums līdzās dzīvo cilvēki ar neparastu pasaules uztveri, pasaules redzējumu, kas nav dots varbūt katram tā saucamajam normālajam cilvēkam. Es domāju, ka te ir vairāk tāds jautājums par mūsu jutību vienam pret otru. Un tas neskar cilvēks ar īpašām vajadzībām, tas skar cilvēks ikdienā jebkuru no mums. Cik mēs jutīgi dzirdam, redzam, jūtam viens otru. Mums katru gadu Latvijā notiek vairākas labdarības akcijas arī, vai tas arī būtu viens no tiem treniņiem, kā jūs sakat, trenēt to sirds muskuli? Jā, mēs tā kā pirms Ziemassvētkiem vienmēr atceramies, ka mums ir cilvēki, kuriem mums ir jādod īpaša uzmanība, mīlestība, rūpes. Es esmu faktiski ļoti lepna par Latvijas sabiedrību, jo mums ir ļoti atsaucīgi cilvēki. Ja mēs paskatāmies, cik daudz saziedo bērniem, kuriem ir slimības, vai jebkurā, teiksim, cilvēkiem vajadzīgajā jautājumā, sabiedrība ir ļoti atsaucīga. Es domāju, mums jālepojās ar to. Bet mēs bieži vien ikdienā saskaramies ar to, ka latvieši pat var paiet uz ielas garām, nepalīdzēt kādam. Kā jūs to skaties? Vai ar mums būs labāk, vai mums ir labi jau? Es gribētu teikt, ka man indikācija un mans novērojums, jo tā ir pirmā socioloģijas metode, ka cilvēki paliek tomēr arvien laipnāki. Un aizies, protams, ka Rīga ir varbūt viena indikācija. Šeit ir īsti protestantu pilsēta, kas skrien pēc panākumiem, tā teikt, galvas nodūruši, bet arī Rīgā, paskatieties, palīdz ar ratiņiem iecelt vienalga. Visur, kur tu tomēr palūkojies, cilvēki ir atsaucīgi. Un es domāju, ka kļūs arvien atsaucīgāki. Kas tas ir par iemeslu, kāpēc notiek tā augšupeja? Krīze.
Jo tieši grūtie laiki mūs iemāca apstāties, nedzīties pakaļ kaut kādiem panākumiem un dzīves grabuļiem, bez kuriem varam iztikt. Bet drīzāk palūkoties apkārt, ka mūsu dzīvē lielākā vērtība ir tā mīlestība un uzmanība, ko mēs varam iedot viens otram. Laiku. Neskriet palīdzēt kādam tajā brīdī, faktiski, kas uzdāvina savu laiku. Krīze, es domāju, ka krīze mūs apstādina. Kam jūsuprāt vēl būtu jāpamainās uz labo pusi, lai Latvijā visi justos vienlīdzīgi un viss būtu labi, mēs būtu tuvāk labklājības valstī? Šis ir ļoti dziļš jautājums. Es gribētu teikt, ka Eiropa modernā nāk no Franču revolūcijas postulētām 3 pamatvērtībām – brīvība, brālība, vienlīdzība. Un es atsaukšos uz vienu lielu socioloģijas autoritāti, Zigmundu Baumanu, kurš saka, ka modernā sabiedrība 200 gadus ir mēģinājusi praktizēt šīs vērtības, un mēs redzam un saprotam, ka ne visas mēs varam realizēt dzīvē. Viņš saka, modernā sabiedrībā paliek brīvība, bet brālības un vienlīdzības vietā nāk citādība un tolerance. Tātad šodien Eiropā mums ir jāzina, ka ir 3 vērtības, ko viņš piedāvā – brīvība, citādība un tolerance. Un tas ir, es domāju, viens ļoti svarīgs pamudinājums – paskatīties uz cilvēkiem, kuri ir citādāk kā mēs, un mācēties tolerēt viņus, pieņemt, iekļaut sabiedrībā, jo integrācija nozīmē iekļaut sabiedrībā visādus cilvēkus. Tas nozīmē izturēties pret viņiem kā pret tādiem pašiem kā mēs. Tas nozīmē necensties viņus izmainīt, bet pieņemt tādu, kādi viņi ir. Jā, un redzēt, ka šajos cilvēkos slēpjas tādas bagātības un tāda skatījuma uz pasauli, kāda varbūt mums nav. Mēs noteikti arī nerunājam tikai par cilvēkiem ar invaliditāti. Tie ir dažādi grupu pārstāvji. Dažādi grupu pārstāvji, tieši tā. Ka sabiedrība faktiski visos laikmetos ir bijusi ļoti dažāda. Un šodien mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā un ieraudzīt demokrātiskās sabiedrības priekšrocību, ka mēs mākam tolerēt un ar godīgām acīm paskatīties, kāda sabiedrība ir bijusi visos laikmetos. Un neslēpt nevienu grupu, nedzīt viņas marķinālijā, bet paskatīties, ka katra šī cilvēka pienesums sabiedrībai kopumā, tā ir mūsu kopējā bagātība. Paldies jums. Un tagad ir pēdējais jautājums. Kas jums ienāk galvā, kad izdzirdat frāzi 3/4? Es esmu politiski šobrīd laikam ļoti saistīta ar preambulu, un man pirmā doma 3/4 ir tā, kā būtu Saeimā jāpieņem preambulas jautājums. 3/4. Es domāju, tas ir arī demokrātijas prasība, lai 3/4 būtu vairākumā, kas vienojās par kaut kādām vērtībām. Paldies jums, veiksmi jums darbos. Savukārt mēs raidījumu turpinam ar stāstu par ļoti aktīvu studentu Diānu. Es domāju, ka jā, jo tas, ko es vakar biju izbaudījis šajos svētkos, tas bija tā ļoti aizkustinoši, jo visas dziesmas, kas skanēja Krastmalā un tā svētku sajūta tomēr ir. Neskatoties varbūt uz to, ka cilvēki dažreiz ir tādi noskumuši un drūmi, bet tomēr, kad ir tādi svētki, tomēr tie pacelā gara stāvokli, gan arī cilvēki nedaudz aizdomājās par citām vērtībām. Es mācos Rīgas Stradiņu universitātē, komunikācijas fakultātē, mācos multimēdiju komunikācijas programmām. Man liekas, ka šī programma ir ļoti interesanta un pirmkārt atbilst arī manām interesēm. Un esmu ļoti priecīga, ka atradu tieši savu lauciņu, to, kas man patīk, un mācīties tieši šeit, jā. Beidzot šīs studijas ir, protams, ļoti plašas iespējas, kur tālāk virzīties, jo multimēdija komunikācijas ir diezgan plašs jēdziens, un līdz ar to tikai pēc studiju beigšanas būs lielāks priekšstats par tālākiem nākotnes plāniem. Jā, man noteikti patīk filmēt, fotografēt, rakstīt, tā arī veidot blogus un jā, tādas lietas.
kas saistībā ar multimēdijām tieši man arī piesaista. Veiksim dažādas pētījumus, statistikas un tādas lietas. Pašlaik tas iesākumam. Jā, tas ir mūsu laikam Freds. Es neatceros, kā viņa sauca, bet viņš tāds mums aktīvais arī dalībnieks visur. Mošķu ballēs, iesvētībās, viņu apģērb, sapož. Un tad, kad mums dalīja arī, teiksim, plānotājs, tad viņš bija plānotāja karalis, sēdēja, dalīja tur visiem. Mums ir pieejams e-studijas, kur elektroniski studenti var sekot līdzi lekciju grafikam un citām lietām informatīvā ziņā. Jā. Kā arī pašai universitātei ir iespējas filmēt, mums ir arī studentu radio runā, un tad arī studentiem tiek piedāvāts arī intervēt, filmēt un tādas lietas arī kameras un cita aparatūra mums ir pieejama nelielos daudzumos, bet ir mums pašai universitātei arī. Tā kā mums arī iespēja pamēģināt pašiem filmēt un darboties. Ļoti daudz jālasa literatūra angļu un jābeidz kopsavilkumi, jāraksta un pietiekami, jā. Kā arī ļoti daudz prezentācijas un darbu izstrādi. Ļoti gribās par fotogrāfiju. Semiotika ļoti interesanti ir. Varbūt pat jauniešu subkultūras. Jums arī tāds kurs būs, jā. Tāds. Bet par fotogrāfiju ļoti gribētu sagaidīt, jo pirms tam es biju arī gājuši uz atvērtām dienām, kur bija iespēja studentiem pabūt klātienē kādā no lekcijām, un tad es biju uz 2 lekcijām tieši saistībā ar fotogrāfiju. Man ļoti patika, kā es nevaru sagaidīt. Jā, man ļoti patīk, bet tīri no profesionālās viedokļa man nav vēl tik daudz zināšanu, bet es meklēju, skatos, kā to darīt. Jā, man patīk. Man vairāk vasaras bildes, nezinu, man patīk ļoti. Tad es vasarā, kā jau brīvs laiks, tad var izpausties, staigāt visur un skatīties, fotografēt. Katru reizi var kaut ko jaunu redzēt un, nezinu, ļoti iedvesmā piesaista. Īpaši man ļoti patīk no rītiem, kad ir vēl migla un rasa. Man ļoti daudz fotogrāfijas tieši ar rasu, jo ļoti skaisti. Bet kā nākošais etaps būtu vairāk fotografēt, es vēlētos tieši pilsētu, jo pilsētā arī ļoti daudz, ļoti smukus rakursus var redzēt, un cilvēki arī, viņu uzvedība, viņu ikdiena. To interesanti fotografēt, bet tur jābūt vairāk jau profesionālām zināšanām, jo nevienmēr var. Tur ir noteikts robežas, kā filmēt un fotografēt cilvēkus vai tā. Tāpēc es nevaru sagaidīt. Mācos pilnā laika klātienē, un līdz ar to sanāk gandrīz vai katru dienu braukt un līdz vakaram būt šeit gandrīz. Jā. Pārējais laiks tiek pavadīts arī mācoties, un arī, protams, veltīts hobijiem un tādām izklaidēm. Ārpus mans hobijs daļa no manis ir noteikti mūzika, un tā es veltu arī ļoti lielu savas dzīves daļu. Jā, jo mūzika ir kas vairāk. Man ļoti patīk džēza mūzika, un arī pati mācos vokālu džēza mūzikā. Jā, tas man tuvāk sirdī ir, bet tā es klausos visu. Izņemot, protams, varbūt smago metālu un tāds lietas, bet mūzika, kas vairāk tā kā garīgi un iedvesmojoši tāda. Jā, es dejoju. Mēs gatavojamies festivālam, nāc līdzās. Un mums
Mūs gaida liels koncerts Lielajā ģildē 9. decembrī, tā kā esiet mīļi aicināti. Būsim ļoti priecīgi, jo tas būs ļoti, ļoti skaists koncerts. Jaunieši ar īpašām vajadzībām uzstāsies ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem un ar kori Kamēru un ar Lielo Liepājas simfonisko orķestri. Savā dzīvē, ko es vēl gribētu sasniegt. Tas ir tāds ļoti, ļoti plašs jēdziens, jo katru dienu mēs kaut ko jaunu iegūstam. Ļoti grūti kaut ko varbūt uzreiz tā pateikt, jo katram ir sapņi noteikti. Un tiem ir jātiecās un jāmēģina sasniegt, jo tā ir vērtība noteikti. Bet man pašlaik noteikti mērķis ir pabeigt studijas un realizēties jau tālāk. Katrā raidījumā mēs jums dodam iespēju piedalīties konkursā. Pagājušreiz mēs lūdzām šai bildei iesūtīt savus interesantos parakstus un esam noskaidrojuši uzvarētāju. Tā ir Egita no Valmieras, kur uzskata, ka šajā kaujā visi ieroči ir atļauti. Un konkurss turpinās arī šoreiz. Šī ir mūsu jaunā izvēlētā bilde, kuru vēlreiz varat apskatīt Apērons.lv mājaslapā sadaļā 3/4. Savus interesantos parakstus sūtiet uz video@apērons.lv. Tas arī šajā raidījumā viss. Tiekamies jau nākamajā nedēļā.